pirmspēles interviju ar Kārli Zirni. Kārli, šodien uz ledus bijāt nedaudz vairāk kā ierasts spēlētāji. Jā, vienkārši vajadzēja izkustēties, svaigu prātu, iegūt kaut kādas labākas emocijas un gatavoties vakar spēlēt. Vai esat papētījuši Vācijas komandu un tās stiprās puses kaut kādas? Jā, esam noskatījuši Vācijas komandu. Organizēta komanda spēlē labu hokeju tagad, jā. Kā redzējām, tā kā mums jāliek pretī savu spēli, jā, un jāuzlabo, protams, savu spēli. Ko jūs redzējāt mačā Vācija, Somija un atkal Vācija, Zviedrija? Ko tu vari izcelt tādu īpaši? Es to var teikt, netipiski Vācijai, viņi varbūt neatmetās ripu tik daudz, nespēlē tā kā, teiksim, uz augšu vai uz ziemeļiem, hokeja terminoloģijā varētu teikt, jā, viņi griež atpakaļ, atmet viņus diezgan, tā kā tas tāds savādāks, kas pirms tā varbūt nav bijis, bet nekas tāds īpaši jauns hokejā, bet vienkārši drusku savādāks stils nekā pirms tam. Kas ir Vācijas key playeri, jeb atslēgas spēlētāji? Protams, Lūds un Osvalds, un viņi, nezinu, kur Vācijā spēlēs, vai Vācijā, kad nospēlējuši diezgan solīdi 2 spēles. Labi, paldies!